Vakardien beidzot ASV un Ķīna vienojās par savstarpējo tirdzniecības darījumu. ASV precēm 55%, savukārt Ķīnai tie ir 10%. Ja runājam par tarifiem, tad māja mēnesī ASV ienākumi no tarifiem bija 22,2 miljardi ASV dolāru, kas ir jauns all-time high. Šodien ASV atpirka vēl papildus 10 miljardus ASV dolāru savu parādu. New York Times ziņo to, ka pirms Elons Musks publiski ir atvainojies Trumpam, viņš ar viņu privāti pirms tam ir sazinājies. Trumps turpina mudināt Fed samazināt procentu likmi, bet šobrīdējie dati rāda to, ka 99,9% gadījumā šita likme netiks mazināta. Vakardien Amerikā arī iznāca CPI dati, un CPI dati bija zemāk nekā bija gaidīts. ChatGPT sasniedz 365 miljardus meklējums 2 gadu laikā. Turpretīm Google šādu sasniedza 11 gadu laikā. Pudgy Penguin paziņo sadarbību ar NASCAR. Viss par un ap kripto www.kriptonumur1.lv vai mūsu Telegram kanālā. Visi linki profila aprakstā.